Aprīļa pilnmēnesis. Ko mums tas atnesīs? Naktī no 12. uz 13. aprīli mums ir pilnmēnesis svaros, kas solās būt diezgan mierīgs un draudzīgs. Mēnesis atrodas šoreiz tālu no Zemes, un svari ir zīme, kurai ir svarīga harmonija, kārtība, līdzsvars. Līdz ar to mēnesis mums palīdzēs būt iecietīgākiem vienam pret otru, neiesaistīties konfliktos, un arī politikā būs lielāka iespēja panākt izlīgumus. Tuvākajā laikā var gribēties būt draudzīgākiem, iejūtīgākiem, paskatīties uz situāciju no cita cilvēka skatu, mēģināt izprast otru vai attaisnot. Protams, svaru zīmē ir arī negatīvās puses, kuras mums varētu katram izpausties. Šajā laikā tas ir, piemēram, kaprīzums, ieciklēšanās uz savu viedokli, man tikai taisnība ir, un arī vēlmes un augstas prasības pret apkārtējiem cilvēkiem. Šajā laikā var atnākt atbildes uz jautājumiem, kas ienesīs lielāku skaidrību par nākotni, un līdz ar to atnesīs sirdsmieru. Mēnesis var ienest lielāku līdzsvaru finanšu sfērā, jo pārsvarā jau mums vislielāko stresu izraisa neziņa saistībā ar naudas tēmām, un mēnesis mums atnesīs harmoniju. Turklāt beidzas retrogrādu periods, kas sākās jau decembrī, un tagad lietas sāks notikt kaut kā vieglāk. Daudziem no jums noteikti bija sajūta, ka pēdējos dažus mēnešus tā kā tāds stopkrāns dzīvē norauts. Viss kaut kā nekustās, bremzē situācijas, kaut kādas nesaprotamas domas, samudžinātas. Bet tagad mums būs zaļā gaisma līdz maija sākumam, kas nesīs mums pozitīvas pārmaiņas dzīvē un arī pozitīvu iekšējo sajūtu. Visvairāk šo pilnmēnesi sajūtīs, protams, paši svari un pretējā zīme auns, kā arī cilvēki, kas darbojas tieslietās, jurisprudencē, policijā, jo svari atbild par taisnīgumu. Padomājiet, kas aizsākās jūsu dzīvē vai idejās oktobra sākumā, kad bija jauns mēnesis svaros. Šīs tēmas varētu aktualizēties, vai toreizējās idejas varētu realizēties, vai jūs varat saņemt rezultātus no rudens darbiem. Vērojiet zīmes, skatieties, ko pilnmēnesis prožektors jums izgaismo, kādas situācijas vai domas rodas šajās dienās. Tas viss būs ar nozīmi.